Jau raidījums sākumā minēja to, ka klāt ir dažādu pasākumu, festivālu, pilsētas svētku laiks. Un raidījumu turpināsim arī ar stāstu par vienu no festivāliem, kas šoreiz būs festivāls Pagalms. Un man pašlaik blakus ir viena no festivāla Pagalms organizatoriem Līva. Čau, Līva! Čau! Pastāsti, kas ir festivāls Pagalms? Festivāls Pagalms, teiksim tā, ir viens no viszaļākajiem festivāliem Latvijā, kurš norisinās jau 4. gadu, bet šogad ir mainīta vieta, jo festivāls aug un arī apmeklētāju skaits pieaug ar katru gadu. Jā, festivāls notiek 3. un 4. jūlijā Siguldā, Jūdažos, pie Jūdaža ezera. Tā kā burvīgs laiks būs, cerams, un ņemiet līdzi peldu piedarums, jo varēs arī atpūsties ezerā, ne tikai baudīt mūziku. Tu teici, viens no zaļākajiem festivāliem. Kā tas šajā gadījumā ir domāts kā jaunākais festivāls vai tieši kā zaļāk domājošais festivāls? Gan zaļāk domājošais, gan arī ekoloģisks un tīrs, un viss ir vienkārši zaļš un foršs. Kā tad atšķiras šis jūsu festivāls no citiem varbūt festivāliem? Mūsu festivāls pirmkārt ir nepārāk komerciāls, un mūsu galvenā būtība ir piesaistīt underground mūzikas māksliniekus, tāds alternatīvs festivāls, kā arī draudzīgs ģimenēm, jo mums arī būs visādas atrakcijas un workshopi un visādi do-it-yourself lietu varēsim izdarīt. Un, tā kā visi ir laipni un gaidīti, aicināti. Workshopi, atrakcijas, bet manuprāt, tas, ko visvairāk gaida festivālos, parasti ir tās grupas tieši. Vai var nedaudz atklāt, ko tad šogad varam sagaidīt? Jā, šogad mums ir ļoti labs line-ups. No tādiem zināmākiem māksliniekiem būs Inokentijs Mātls, Neon Saturdays, kas nesen atbrauc no diezgan liela festivāla Anglijā, The Great Escape, kā arī būs Omertam, Starmetis, Hipstokrātija, Marta Migla un arī hiphoperis Edavārdi. 3. un 4. jūlijas. Vai tas nozīmē, ka var šo festivālu apmeklēt arī pa daļām, tā kā tikai vienā vai otrā dienā? Jā, mums ir iespēja iegādāties biļetes gan uz vienu dienu vai arī uz 2. Un šobrīd biļešu cenas ir kāpušas, un no šodienas uz 2 dienām būs pa 20 eiro un uz vienu pa 15. Un biļetes var iegādāties Rīgā Naba Club bārā un Siguldā Doma bārā. Kā arī, protams, festivāla laikā uz vietas. Un tu kā viens no organizatoriem izstāsti man, kas ir bijis pats jautrākais šajā procesā, jo parasti jau tas process ir daudz interesantāks un jautrāks par to gala rezultātu, kaut gan es ceru, ka jums arī gala rezultāts būs pietiekami labs un jautrs. Pagaidām nav nekas bijis tāds jautrs, ir vairāk bijuši stresi par visiem kaut kādiem sīkumiem, lieliem sīkumiem, bet viss ir kārtībā un gaidām ļoti festivālu un tad ies mums ļoti jautri. Kas bijis tas lielais, mazais sīkums, kurš visvairāk tev licis stresot? Grupu raideri un viss saistīts ar grupām lietas mazās, bet viss ir atrasinājās un viss būs kārtībā. Ar ko šogad festivāls atšķirsies no pagājušajiem gadiem, jo festivāls tomēr nenotiek 1. gadu, un vai tie, kas bija tur pagājuši gadu, var ar drošu sirdi braukt un domāt, ka jā, būs tikpat labi un tikai vēl labāk? Ir jābrauc, jo būs pirmkārt daudzreiz labāks, plašāks, mums ir mainījusies vieta. Būs vairāk zināmāk mākslinieki, kas visos festivālos arī šogad spēlē daudzos. Un tā visa atmosfēra, ūdens. Mums būs arī ūdens matraču rallijs. Wow. Jā, tā kā, ja jūs gribat zināt, kas tur būs, tad jums ir jābrauc un jāskatās. Un arī mums būs stand-up komēdija izrāde, kur vadīs Rudolfs Kukrāns. Un dažādas atrakcijas, kā jau es minēju. Tā kā būs ko darīt gan lieliem, gan maziem. Varēsiet baudīt ne tikai mūziku, bet arī darināt lietas, taisīt hennas tetovējumus un vispārējo, ko tik sirds vēlas.
everyone gets me something. I really do believe that one day I'll be something. Say that one day later I'll be feeling something. Now I feel my hands are shaking, I just need that one thing. Stand here down on my both feet and get myself that something. Now I don't care that you may say that I'm that poor old nothing. Something, 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 something. Shaking, better get me something. I can feel my hands are shaking, better get me something. I can feel my hands are shaking, better get me something. I can feel my hands are shaking, better get me something. You and why don't I just try to get me something? Everybody's playing games, but I don't get excited. You may say that one day later I'll be feeling something. Now I feel my hands are shaking, I just need that one thing. Something, 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 something. Parasti man festivāli asociējas ar tādiem diezgan lieliem pūļiem. Vai arī jūsu festivāls ir tāds, ka ir diezgan daudz cilvēku un tad katram jāmēģina atrast savu vietiņu? Šogad mēs plānojam ap 600 apmeklētājiem, jo katru gadu apmeklētāju skaits aug un cilvēkiem ir interese tieši saistībā ar mūsu festivālu. Tā kā cerams, ka mēs sasniegsim mūsu šī gada mērķi. Tas nozīmē, ka cilvēku skaits ir ierobežots. Mēs nedzīsim ārā cilvēks, ja būs lielāka interese, bet mēs priecāsimies tiešām par katru apmeklētāju, jo viņi ir mums ļoti svarīgi. Notiks arī tāda tautas skaitīšana? 600 ne vairs, ne? Nē, tik traki nebūs. Novēlot, lai izdevies un zaļš festivāls atvadījāmies, lai iespējams tiktos jau 3. jūlijā. Bet ar jums, postskriptum skatītāji, kopā atkal būsim jau pēc nedēļas, kad kultūru mēģināsim iepazīt līgo noskaņās.